Dažreiz darbā, bet principā kafiju es dzeru tikai no rīta un ar to tā kā brokastīm. Nu, jā, 5-6 krūzes ar pienu. Tas ir tāds tā kā automātiski, es ceļos augšā un es dodos virtuves pusē un es ieslēdzu to kafijas automātu. Man vienkārši patīk, viņš tur stāv un liels un balts, diezgan vecs tas automāts, un man patīk, kā tas automāts darbojas. Es neteiktu, ka es teiksim, nevarētu dzīvot bez kafijas, droši vien, ka es varētu, bet man kaut kā patīk. Es neteiktu, ka tas ir rituāls, bet vienkārši man vienkārši patīk, man nepatīk nekādas jaunas lietas, un ja tas tā, katru dienu es daru no rīta vienas un tās pašas lietas, un tā kafijas dzeršana, brokastis ēdu aptuveni pusstundu, 40 minūtes. Man patīk tur apsēsties pie galda, dzerot kafiju vai tur ēdot tas sviestmaizes par kaut ko padomāt. Darbā dienas laikā, bet kaut kādu vienu krūzi vai divas nav tā, ka tur, es zinu, ka daži cilvēki, viņi saka, ka viņi tur nevar dzīvot bez kafijas vai ka viņiem tur apstājas domu process, bet man tā galīgi nav. Vienkārši, ja ir kaut kāds brīvs brīdis vai kaut ko ēdot, tad var piedzert arī. Bet man nav tādas kaut kādas absolūtas vajadzības pēc tās kafijas, dienas otrajā pusē. Garšo, jā. Man arī nav nekādas problēmas. Daži cilvēki saka, ka viņi, dzerot vakarā kafiju, viņi nevar aizmigt. Man tādas problēmas nav. Es mierīgi varu arī 10, 11 vakarā iedzert kafiju. Man tas nav nekādu miega problēmu, kur vai kādā pasākumā, un ja tur ir tēja un kafija, tad droši vien es izvēlētos kafiju, vai arī kafiju. Es neeju uz kafejnīcām vai uz restorāniem pārāk bieži, bet tad darīju.